Pele un nepele. Atgriezusies mājās, Skudriņa izstāstīja māmiņai par dīķa ūsaiņiem un domīgi devās gulēt. Viņas mazajā galviņā griezās tikai viena doma, kā vēlreiz nokļūt dīķa zemūdens Karaļvalstī. Agri no rīta viņa jau čāpoja pa meža taciņu uz dīķi. Pēkšņi kaut kas pavīdēja. Kāpecīte apstājās, pavērās apkārt, bet neko neieraudzījusi, tipināja tālāk. Piepeši, kāds skriedams, pārlēca pāri Skudriņai, apdzina un aizdrāzās uz priekšu, atstādams vien putekļu mākoni. Skudriņa paspēja pamanīt, ka zobos tas nesa milzīgu zīli. Tad rūzgani pelēkais, pinkainais radījums pieķērās niedres stiebram, uzrāpās augšā un ielīda kaut kādā iekarinātā skudru pūznī. Vismaz tā izskatījās Skudriņai. Hei, kurp tu tā steidzies? Un kāpēc nesveicinies? Kas tu esi? Sauca Skudriņa Kāpecīte. Ko bļausties? Izbāzis savu miklo sārto degunteli atteica radījums. Meža pele neesi redzējusi? Nesmu gan. Kur tu slēpies? Vai tas ir tavs skudru pūznis? Ha, nu gan sasmīdināji. Šī ir mana ligzda. Es to saviju no visādām niedrēm, zāles, lapām, grīšļiem. Ligzdu būvēju, cik augstu varu, lai ienaidnieki netiek klāt. Dīvaini. Es visu laiku domāju, ka ligzdas vīd tikai putni. Jums arī garšo sēklas, tāpat kā mums skudrām? Ēdam ne tikai sēklas, bet arī ogas, sēnes, kukaiņus. Redzu, ka esi dīvaina Skudriņa, citāda. Un tu man ļoti patīc. Ja gribi, rāpies augšā, paciemojies. Skudriņa veikli uzrāpās augšā. Pelīte lepni saritināja asti. Iepazīsties, tā ir mana kuplā ģimene. Skudriņai patika mīlīgie, mīkstie pelēni. Tad no peles ligzdas viņa ieraudzīja dīķi un atcerējās, ka viņai noteikti tur vēlreiz jānokļūst. Man laiks doties tālāk. Jauki te augšā pie tevis, taču man jāsteidzas. Sāk jau tumst. Paliec, redzēsi skaistu saulrietu. Bet Skudriņa aicinājumu vairs nedzirdēja, jo ļoti steidzās uz dīķi. Norāpās no niedres un nogriezās uz skudru takas. Pavisam dīvaini, taču viņai tieši virs galvas pārlidoja pelīte. Nespēdama noticēt, Kāpecīte apstājās, izberzēja actiņas un tiešām ieraudzīja lidojošu pelīti. Tikai šī bija kaut kāda jocīga, dusmīga, atgrieztiem zobiem,
Pelēn, apstājies! Tu mani biedē! Sarāvusies, teica skudriņa. Dīvainā pelīte aplidoja vēl vienu apli un iekārās zarā ar galvu uz leju. Es neesmu pele, esmu sikspārnis, un mēs esam vienīgie lidojošie zīdītāji pasaulē. Es neko nedzirdu, pagaidi, es jau steidzos pie tevis. Aizgūtnē, vilkdama elpu, steigšus runāja kāpecīte. Uzrāpusies kokā, skudriņa iekārās tajā ar galvu uz leju, lai saklausītu visu, ko tai stāsta dīvainā pele. Kas ir tie zīdītāji? Nedroši jautāja kāpecīte. Kad piedzimst mūsu mazuļi, viņi zīž mammas pienu. Tāpēc mūs sauc par zīdītājiem. Taču tu esi ļoti līdzīga pelītei. Tikai viņa ātri skrien un viņai ir gara aste, bet tev nav astes un ir spārni. Lido uz savu ligzdu, bet man jāsteidzas. Man nav ligzdas. Mēs guļam dienā, kā rādamās ar galvu uz leju. Bet naktī lidināmies un meklējam pārtiku. Ko jūs ēdat? Skudriņa kļuva zinkārīga. Mēs pārtiekam no nakts kukaiņiem. Vai es arī esmu kukainis? Lai jums veiksme, bet man daudz darāmā. Varbūt varu palīdzēt tev tik galā ar darāmo. Man jātiek dīķa dibenā. Vajag lielu vētru, jo tik tur varu tikai ar lielu ūdens lāsi, kas ūdenī rada gaisa burbuli. Tikai nesaki, ka proti sacelt vētru. To nemaz nevajag. No rītiem uz smilgām, uz āboliņa, zaķkāpostiem un arī uz šī bērza lapām ir savākušās rases lāses. Tu, skudriņ, nostājies uz šīs lapas pie dīķa. Es papurināšu koka zaru, un kāda rases lāse noteikti tev trāpīs. Skudriņa aizmieda acis un gaidīja brīnumu, un tas notika. Liela rases lāse trāpīja tieši skudriņai un aizrāva viņu atkal dīķa dibenā.